Man sajūta ir, ka latviešu tauta, Latvijas tauta nekādā gadījumā nav nedz ksenofobiska, nedz rasistiska kopumā. Un ka latvieši būtu gatavi palīdzēt jebkādam skaitam bēgļu. Un tas ir tikai normāli, jo mēs esam civilizēta sabiedrība. Es domāju, tas, tā kā šeit es neteiktu, ka tiešām kaut kāda galēja polarizācija notikusi, nekādā gadījumā nē. Jo jebkurā gadījumā latvieši vienmēr ir spējuši pulcēties īstenībā par kaut kādām lielām globālām problēmām. Tās līdz šim bijušas vairāk saistītas ar pašu eksistenci. Bet šobrīd tā paša eksistence ir vairāk vai mazāk nokārtot, un es domāju, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs būs spējīgs pastīties globālāk, un ļoti labi, ka ir vismaz arī politiskie spēki, ieskaitot valsts prezidentu, kur veicina šo globālo domāšanu, kas ir ļoti prieks par to. Tā kā es neredzu šeit problēmu, jo mēs ļoti labi saprotam, ne 1000 un pat ne 2, pat ne 3000 bēgļi nespēja iznīcināt latviešu nāciju, jo tas ir neiespējami. Latvieši ir vienkārši konservatīvi tādā ziņā, ka vienmēr ir nedaudz tāda siena, tāda barjeriņa pret kaut ko nezināmu. Un mēs jau to redzam arī, teiksim, 20 gadu atpakaļ, kad sāk parādīties mums tādās salīdzinoši vairāk citu rasu cilvēku. Cilvēkiem ir tāda interese, varbūt kādam negatīva, bet tomēr vairāk vai mazāk interese par to. Un tagad jau mums ne bēgļu statusā, bet Latvijā dzīvo, man liekas, tūkstošiem citu rasu cilvēku. Un viņi ir ļoti labi integrējušies. Mums ir gan no austrumiem, mums ir gan no Ķīnas, mums ir no Amerikas tumšādaini cilvēki. Un cilvēki pie tā sāk pierast, un tas vairs nav nekas tāds svešs. Tā kā es domāju, vienīgie, kuri uzkurina šo, ir tikai vienīgi konkrēti Nacionāla apvienība būtībā visvairāk kliedzot un taisot sev kārtējos pilnīgi vājprātīgos reitingus, tāpat kā Krievi kādreiz nāca, tagad nāks mums kaut kas vēl cits. Un tā ir tikai tā bļaustīšanās, un tas nekādā veidā, es neticu, ka tas atspoguļo kaut kādā globālā veidā latviešu cilvēku izpratni par to. Tas ir tikai pretīga politika. Šī mūžīgā salīdzināšana, paskatieties, kas notiek Francijā, paskatieties, kas notiek Itālijā, kas notiek Zviedrijā. Ir ceļš, ka Francija ir nekorekti salīdzināt, jo Francijā imigranti ir bijuši jau gadu desmitiem, simtiem, un īstenībā Francija ir viena no lielajiem kolonizatoriem, tāpat kā Britu impērija. Un tas ir loģiski, ka viņu valstīs arī no viņu bijušajām kolonijām cilvēki sabrauc, un viņi tiešām arī faktiski segregējās, bet paši. Un mums jau nav tā situācija. Mums absolūti, mums vēsturiski nedz ir bijuši, nedz arī būs īstenībā ļoti daudz citu rasu cilvēku. Jo mēs nepiedaram pie tās pasaules, kur ir bijuši kolonisti, izņemot Tobago, bet mums nav no Tobago vēl sabraukuši kaut kādi pēcteči, un diez vai arī sabrauks. Un otra puse ir arī, ka cilvēki nesaprot to, ka šeit nepaliks daudz cilvēku, jo mēs ļoti labi saprotam, ka mēs varam iedot tik, cik mēs varam iedot savu mīlestību, savus cimdus, savu siltumu, savu kaut kādu patvērumu, tā metaforiski runājot. Bet cilvēki jau meklē kaut kādas labākas dzīves apstākļus, kas ir tikai dabīgi, un ļoti liela daļa no viņiem vienkārši aizbrauks. Un ja viņi tā vēlas, viņiem šī ir iespēja jādod, bet kamēr viņš šeit ir, mums jādod viņam tas patvērums, lai viņi adaptējās Eiropā, eiropeiskā kultūrā. Tas ir svarīgi. Tas ir svarīgākais, ko mēs varam sniegt roku. Un ja kāds vēlas integrēties, un tādu ir ļoti piemēri, kā es jau minēju, ļoti daudz jau šobrīd, un cilvēki nemaz nebaidās. Un ja pateikt, ja kāds zinātu to skaitu, cik citu rasu cilvēku dzīvo šobrīd, es domāju, vienai lielai daļai muti paliktu vaļā. Cik daudz to cilvēku ir, bet viņi jau, kur tad viņi ir? Viņi ir izšķīruši pa visu valsti, viņi nekādā veidā neapdraud mūsu nāciju. Un nedz arī apdraudēt šie 1000 vai 2000, kas ieplūst. It sevišķi, ja viņi tiek izpludināti pa visu Latviju, kā, man liekas, tā ideja ļoti apsveicama, nekādā gadījumā neturēt viņus kaut kur vienviet, kaut kādā geto, bet tā ir integrācija. Tiem, kuri vēlas caur kultūru. Es vadu korus, un es labprāt redzētu savā korī jebkuru no tiem tā saucamiem bēgļiem. Jo mans vīrkors Gaudījāmus jau integrējies ar vienu tumšādainu cilvēku no Amerikas, un viņš faktiski ir identificējies sevi kā latvietis šobrīd. Jo viņš dzīvo jau 20 gadus, un viņam ir šeit ģimene, viņš ir pilnībā iesakņojies šeit, un es neredzu, ka tādi nevarētu būt arī vēl citi. Un caur kultūru ir ļoti viegli integrēt cilvēkus. Viena lieta ir dot viņam patvērumu, otra lieta viņus integrēt caur mūsu vērtībām. Un tas ir izdarāms. Un tas ir īstenībā katra inteliģenta cilvēka pienākums šādā veidā. Ja tie cilvēki vēlas integrēties, ja viņi nevēlas integrēties un grib braukt prom, lai viņi to dara, tas ir viņa brīva izvēle. Tas ir arī tāds mīts bišķiņ, ka tie visi ir arābi un visi musulmaņi. Galīgi tā nav.
Tie vienkārši cilvēki no ļoti dažādiem reģioniem īstenībā. Tas ir ļoti individuāls jautājums. Es nezinu, ko ieteikt, ko darīt. Es nedomāju, ka, protams, ja tu zini, ka tu, teiksim, pēc pusgada uzņemsi vienu cilvēku, kurš runā arābu valodā, tas būtu tikai īstenībā skaisti, ja tu iemācītos kaut kāds elementārs, vai ne, lai tas cilvēks justos uzreiz laipni aicināts. Jā. Nevis uzreiz pateikt, tu mācīsies latviski un šeit tev, ne. Kaut arī tāda veida ir, starp citu, kā brīnišķīgā dokumentālā filma par Alsungas Ruču un Japāņu meiteni. Lieliski. Ručs nerunā nevienu vārdu Japānis, nevienu citu valodā, bet viņi kolosāli integrējās. Lūk, tas ir tāds dzīves piemērs, ko jebkurš cilvēks var darīt. Var uzņemt pie sevis, būt vienkārši pretīm nākošs, izklaidēt cilvēku, viņam likt galu galā parādīt, kāda ir mūsu darba ētika, ko mēs darām. Un tas ir tas, ko cilvēks var darīt. Kā es teicu, es varu integrēt caur kultūru, caur muziku. Tas ir tas ceļš, kā es labprāt to daru, un to es māku darīt. Katram šī lieta ir ļoti individuāla. Katrā ziņā nedrīkst nobīties no tā, jo mēs esam pietiekami stipri kā nācija visus šos pēdējos gadus. Cik mēs varam sev kultivēt šo? Tas man visvairāk nenormāli kaitina, ka mēs varam kultivēt to, ka mēs esam mazi, nevarīgi tautiņi, kaut kur Baltijas jūrā, ka mums visu laiku kaut ko vajag. Mēs īstenībā sēžam klubiņā, lielajā klubiņā mēs sēžam. Mums nav jāprasa vairāk nevienam. Mēs esam tie, kuri lemj par lietām. Protams, ja mēs vien to vēlamies, mēs esam tajā lielo cilvēku klubā. Un tā kā mums ir jāstiep roka, mēs nevaram dzīvot mūžīgi tajā pagātnē, ka mums kaut kas pienākās. Un tas ir pieauguši cilvēki un saprātīgi cilvēki īstenībā lieta. Un mēs kā nācija, es gribētu cerēt, ka esam jau pieaugusi nācija. Līdz ar to mums ir jāsniedz roka citiem. Mums ir jāaicina šeit, ja ne klubiņā, tad vismaz jāatver durvis un parādīt, lūk, šeit ir tā, un ja jūs vēlaties, jūs esat laipni aicināt. Nē.